Čau visiem! Es te saujojos un domāju par tādu lietu kā attiecības. Visu tik interesanti ir salīdzināt, kā bija kādreiz, kā ir tagad, kam ir iziets cauri, kādas pieredzes ir iegūtas. Un es tā domāju arī, cik daudz cilvēku tomēr cieši attiecībās. Ar pilnu jaudu iet jaunās attiecībās, tad, kad ir iemīlēšanās process, viss pārējais. Viss, ko mēs darām, ir viss cerības uzliekam uz to otru. Tu tagad man dosi, tu tagad man mīlēsi, viss tagad būs labi, un tu būsi tas, kas aizpildīs man iekšējo to tukšumu, un mēs dzīvosim laimīgi, mūžīgi mūžos. Un seko vilšanās, seko aizvainojums, seko dusmas, seko viss tas, ko jau mēs tik labi pazīstam. Jo tas otrs partners nevar to visu izdarīt. Viņš vienkārši nevar. Un lielākais noslēpums ir tas, ka viņš nekad nav varējis un nekad arī nevarēs. Un tā cilvēki maina partners, domādam, ka šits bija slikts, šits neko nevarēja, nākošais būs labāks. Bet cilvēkam ir jāsaprot, ka iekšā tevī ir tas tukšums. Nav tāda cilvēka šīs pasaules, kas to visu var aizpildīt. Tā ir tava atbildība. Tev pašam tas ir jādara. Es vienkārši to visu zinu, jo pati tur esmu bijusi. Pati šīs gaidas arī esmu uzlikusi citiem. Es vienkārši to visu zinu, kā tas ir. Nāc uz terapiju. Es palīdzēšu tev aiztaisīt to tukšumu, kas ir radies jau pašā bērnībā. Samīļosim to tavu mazo bērnu. Un viss būs kārtībā. Un tu attiecībās vairs nekad neliks otrai personai pieprasīt, lai viņš kaut ko tev dod un aizpilda. Tu varēsi pats dot. Tu pati varēsi mīlēt no sirds. Un tad jau viss būs pilnīgi savādāk. Nāc uz terapiju pie manis, es tev palīdzēšu. Izaugsmes terapija.com, piesakies uz bezmaksas konsultāciju. Tiksim galā. Lai jums visiem forša diena. Padomājiet par to, ko es teicu. To var mainīt. Paldies, ka klausījāties.